очень интересная. Видимо, будет проблема с пылью. В целом прошло без приключений. Допы очень интересные, хорошие. Есть вопрос к организации, ну а допы классные, на самом деле, допы понравились. Kādu plānu šo sacīksti? Nostiprināt zināšanas, ko ieguvām pēdējās nodarbībās, testos, padomāt par tām lietiņām un darīt savu darbu un nākt ar braukt. Сеансов наконец-то тоже проезжает очень хорошо, быстро, наконец-то первая авария. Да, вот это классно. Izanalizēju kļūdiņu ombordā un bija nepareizi pierakstīts līkumu. Man bija ierakstīts 3-4 puls, bet tajā ātrumā man vajadzēja otrāk priekš manas stenogrammas 4-3. Pirmais tāds man bija svarīgākais ieejošais leņķis, kas bija īstenībā asāks nekā es biju pierakstīts. Un bišķiņ sabijos, nobleķējās riteņi. Un tad jau visu pārējo var redzēt bildēs, kas nenormāls trieciens un neko nesapratu vispār. Tad uz brītiņu pazaudējos, ko es vispār daru grāvī. Tad es sapratu, ka mēs esam rallējā un tad es visu viss ir kārtībā. Slimnīcā bijām, viss nobildēja ķermeni, lūzugu nav, stipri sasitumu. Tā kā, es domāju, ka viss būs kārtībā. Sataisīsim mašinīti un brauksim kurzem un viss būs labi. Uzvarēt. Visiem gribās uzvarēt, tāpēc arī visi brauc sacensībām. Liekas, ka beidzot esam atguvušies pēc visiem notikumiem pagājušajā gadu un pēc mašīnas ķibelēm. Tā kā brauksim, tad jau redzēsim.
в арену. Хороший движок. Очень стабильно едет. И сзади, кстати, наш внимание пересмотрелся. Temperatūra nedaudz kāpa, bet es domāju, ka tas ir dēļ tiem 38 grādiem, kas ārā ir, un mēs pat neticējām temperatūras mērītājiem, vai tiešām ir tik daudz. Nu, starp citu, kā jums pašiem salonā šādā karstumā iet? Visgrūtākais ir sagaidīt to startu, un pēc tam, pēc starta jau, kad ātri vajag novilkt ķiveres, bet dopā mēs to nejūtam. Jā, dopā jau tur kaut 2 sekundes atpalikām no plangija, bet paši arī zinām, kur mēs esam zaudējuši, un 2., 3. jau bija. Bijām jau 1 sekundē iebraukuši, gandrīz vai identiskiem laikiem. Tur atkal sanāca kaut kāds kļūmes, kur atkal 2 pazaudējām, bet nu tā, augšā lejā, viss kārtībā, forši.